Dalībnieks ar numuru 116 Kaspars Zviedrāts, Latvija. Lielākā daļa, protams, iet tālāk. Un jau tas vien, ka viņi ir iznākuši šādu mērogu sacensībās, jau liecina par to, ka tas ir diezgan nopietnas lēmums. Viņi tiešām arī iet tālāk. Taču, kā jau minēju iepriekš, šī kategorija ir ļoti svaigi izcepta. Un līdz šim daudz vīrieši neuzdrošinājās iznākt uz skatuves. Tieši tā iemesla dēļ. Nu jā, man skatoties, kādā ziņā šobrīd puišiem pilnīgi nav skaidrs, kurš no viņiem varētu pretendēt uz galveno titulu. Es ticu, ka tev vērojošais puišs ir jau vismaz kaut kāda nojausma par to, kuri varētu kotēties augstāk. Jā, te atkal ir viens tāds viena ķibelīga nianse. Tā vien gribās viņus vērtēt pēc kultūrisma mērauklis. Taču tai pašā laikā uzreiz sevi ir tā kārtīgi jānorauj stāvbremze un jāsaprot, ka tā tomēr nav kultūrisma kategorija, nav bodybuildings, bet gan men's fizika. Līdz ar to arī tas mērauklis ir citas. Bet viennozīmīgi šajā kategorijā tiek vērtēts. Es lasīju nolikumu. Man bija interesanti izlasīt tieši nolikumu no kongresa, kur tika šī kategorija apstiprināta kā čempionāta kategorija. Tur bija minēta arī, lai cik tas nebūtu dīvaini, ja apmetojums nav noņemts, tad neredz muskultūras reliefu un tonus. Līdz ar to sportists neiegūst objektīvu vērtējumu. Nerakstīts likums no federācijas puses. Tieši tāda iemesla dēļ, kad tiesnešiem ir ļoti grūti vērtēt. Sekojiet, lūdzu, 108 paliek, 103, 106, 108 Pēc pieredzes pateikšu, ka nemaz nav īpaši jāreglamentē šis punkts. Tāpat tās visi viennozīmīgi skujnost. Pagrieziens palābī. Un tur, lai cik tas nebūtu dīvaini, arī šim pasākumam, kā skūšanās, ir jābūt īpaši sagatavotam. Jo, ja sportists skūsies pirmo reizi savā mūžā, un tieši pirms pašām sacensībām, tad tas būs ļoti ievērojami, it sevišķi tūmā. Būs izsitumi, uztūkumi, izsitumi, skrāpējumi, un pat grims to nespēs noslēgt. Tad kāda ir ieteikumi? Tas tā arī ir tāda nianse. Jā, tā ir arī nianse, kurai ir jāgatavojās, ja cilvēks ņem vērā, ka viņš ir uz sacensībām. Tad jānoskujās jau laicīgi iepriekš, un pēc tam tikai jāuztur tā, lai uz sacensību dienu tas neizskatītos nesmagi. Pagrieziens palābī. Jā, dārgie skatītāji, jums joprojām nav skaidrs, ko darīt un kā sev motivēt. Un ja televizors vai datora ekrāns jūs nepārliecina, tad droši joprojām ir iespēja nākt šeit uz koncertu zāles studijos Nevis Zemiņu un vērot visu savām acīm. Iespējams kādu pataustīt, ja kāds pielaidīs klāt un saprast, ka tā pludmales sezona jau principā ir tepat. Ir vēl vispār iespēja pagūt kaut ko, labot, ja kādam ir jālabot. Šajā gadījumā laikam ir jāsaka tā, kā es pirmīt teicu, ka galvenais ir piedalīties, nevis uzvarēt. Un pārfrāzējot šo teicienu, kas attiecās ar to, jau būs māksla rokā. Tā tas gluži nav, ir ļoti nopietnas un sūrs grūts darbs. Protams, daudz ir atkarīgs arī no ģenētikas un priekšsagatavošanas. Ja cilvēks kādreiz ir sportojis, bet pametis, tad viņam būs vieglāk sasniegt rezultātus un kondīciju.
Bet cilvēki, kuri nav nekad sportojuši, Puišiem jāstrādā līdz šaunīgā. nebūs tik ātri, taču pretstatā tam, ko cilvēki, kuri ātri pamet sporta zāles un pēc tam iet pa pasauli un saka, ka tur neko nevar normāli sasniegt. Ka visi tie, kas ir kaut ko sasnieguši, tie ir viens no diviem. Vai nu piedzimuši jau ar tādu muskulatūru, vai nu špricējās un rīt tabletes. Un tāpēc viņiem ir tāda muskuļa. Tātad viennozīmīgi var pateikt, kā treneris un sportists ar 30 gadu pieredzi šajā sportā, ka var sasniegt visu un ļoti daudz. Un mēs neesam piedzimuši ar tādiem muskuļiem. Vienkārši galvenais nosacījums ir gribēt to sasniegt. Un tāpēc ar gribēšanu vien ir nepietiekami, ir jānāk un jāsporto. Un nevis tāpēc, ka tagad tu līdās pēc mēneša ir plūsmās sezona, bet gan tāpēc, ka tu gribi